Labi, ko te darīt? Principā brīžam ir situācijas, kad vienkārši jāpadomā, kas jādara un kas nav jādara. Un šogad es izlēmu, vadoties pēc tā, kā ir gan budžeta bišku, tā teikt, ierobežojumi, gan laika apstākļi ir tādi, ka es vienkārši nevaru kādu brīdi atrakt visu, ielikt to meliorāciju un turpināt strādāt. Tā kā es izdomāju, ka šogad es neko nedarīšu. Labi, tur bija savs pamats, lai to visu atrakt. Bet tas plāns dalīt kaut kādiem pa 2 metriem un iziet to pēdējo sienu, atrakt, renovēt pamatus, siltināt pamatus. Man šogad nesanāks. Tā kā, vienīgais tāds prātīgs bišku, tā teikt, pat netīrīšu varbūt ar to augstspiedienu sistēmu, Kerheru, vienkārši, tā teikt, izdarīšu tā teikt minimālas darbības, lai mazinātu to ietekmi uz pamatiem. Tas, kas ir acim redzams, krīt nost, es tūlīt noņemšu. Krīt nost daudz, kas, jā, to visu man būtu jānostiprina, bet to es darīšu noteikti nākamajā sezonā. Jā, te biežiem ir skumji skatīties, kā izskatās pamati. Tu bija noteikts tehnoloģisks kļūdas pielaists. Tā es izdarīšu. Jo, jā. Ir kā ir. Es varu dzīvneciņu. Ir kā ir. Un principā man plānā izdarīt gruntēšanu. Un ar to uzskatīt, ka es visu, ko varēju, izdarīju un vismaz minimizēt to atmosfēras ietekmi uz pamatiem. Jo, tas ir vienmēr laba lieta. Sliktāk nebūs. Labāk būtu, protams, 2 slāņus uzlikt. Bet, es pamēģināšu ļoti, tā teikt, kārtīgi apstrādāt. Tagad ar esošu. Nav ko tur želot. Jā. Es izmantoju tas. Jā. Dziļas iekļaujošu gruntu. Jā, un ar to, principā, es domāju, pietikšot, lai mazinātu to mitrumu iesūts. Un pēc tam vienīgais pielikšu klāt to membrānu vēl. Un tāda ir. Tas ir kaut ko plašāk. Kā te ir? Ok. Jā. Ļoti kārtīgi apstrādāšu šo to virsmu. Protams, ka grunts, neizlabos visus tos trūkumus, kuri ir, veidojušies nepareizi varbūt. Betonēšanas laika kļūdās. Darījam to pašu spēkiem. Jā, ka visu. Bet es domāju, ka principā tik un tā
pamati savu funkciju izpildījis. Slikti, ka ir redzams arī, tā teikt, armēšanas daļas. Tie, protams, nebija nekāds tāds smalks armējums, bet vairāk tas, ko varēja to laiku izdabūt. Starp citu, Lorakas karjeras bija arī būvgrūžu karjeras. Un ko tur slēpt? Principā, lai sev dabūtu armatūru, braukuši uz to karjeru, vācam to metālu. Nu, un tā, tas ir tie 90. gadi. Nebija tas uzskatāms, ka, protams, ka tur kaut kāda tāda, nezinu, par izgāstuvēm staigājuši, bet, noteiktas lietas varēja arī savākt, kas ražotnēm nebija vajadzīgs, kuri savu starp nemeta to, nevis otrādāk netaisīja no tām kaut kādas pārstrādāšanas, tur nezinu, izstrādājums, neizmantoja to otrā pārstrāde, bet visu veidā uz veco karjeru, silcēm karjeru, jā. Un vienkārši meta nost to visu. Tā kā arī kaut kāds, varbūt, metāls daļiņas arī no turienes. Un šajā ziņā tas izpild to otrs atkārtots funkciju, pārstādāšanas funkciju. Jā, redziet, jā, cerams, tas noteikti izpildīs divās funkcijas. Tagad to, ko es apstrādāšu. Pirmām kārtām tas bišķi to sacietīs. Tas ārējais slānis, cik vispār tas varētu būt, jā. Un otrām kārtām, protams, tās arī mazinās to mitrumu ieiešanu iekšā konstrukcija, jo mitrums nežēlīgs. Jā, mitrums šeit ir ļoti daudz. Mums ir arī tur meži tiek izcirsti. Un tas grunts ūdens nevis tā kā līmenis, bet grunts ūdens apjomi tiek ļoti kārtīgi tiek paaugstināti. Un sākot ar to, ka šis ciemats bija uzbūvēts uz, tā teikt, purva bāzes, jā. Sakot ar to. Te papildus tam, tad attiecīgi arī ūdens, to gruntu ūdeni daudzums ir paaugstinājis, jo agrāk, kad ir bijuši tie meži un koki, vairāk koki, un tad attiecīgi, protams, tā ūdens masa tiek izsūkta, un tas, kas paliek, tad nāk pie mums, atnāc pie mums. Bet tagad pēdējais lietas parādīja tādu nenormālu situāciju, ka tur gan arī kā tas melorācijas trūbas un kolektori, no kolektoriem ārā augšā iet ūdens. Tas nav ok. Nē, es saprotu, protams, ka visa Eiropa tagad mocās ar karstumu vilni. Mēs mocamies ar ūdens un vējiem, bet tam arī neizslēdz to, ka tam būtu jābūt gataviem arī. Tāpēc nepadomāt par šito laicīgi. Es skatos, tā kā uzšūts un ļoti labi, un varbūt arī brīžiem varbūt ir nebūs, ja nav jābaidās, un tā teikt, pārmērīgas apstrādes, visu pirms, nav man žēl, jo pamati ir pamatīs, pamatiem es teikšu tā, ekonomēt nekāda gadījumā nedrīkst, un tas rezultāts, kurš tagad ir redzams, tas ir, zinām, mērā bišku ekonomijas vai nezināšanas rezultāts. Nav tik slikti, protams, tas ir tā pusē, kurā ir, tā teikt, tāda mazāk noslodze, jā, ja tā vispār var teikt. Un tajā pusē, es apsādāju un redzēju, pamatiem viss ir kārtībā. Un šeit es cenšos tagad pārspēt vēl, kamēr vēl tas, pret, mitruma pretestība vēl neveidojusies, un tas uzsūkšanas ir etaps, vai tas periods vēl ir iespējams. Un var redzēt, jā, es tagad lēju diezgan lielu daudzumu to gruntu, un es ļoti iesaku izmantot šādus pulverizātorus, vai kā tas saucās, jo
tad tiešām var ļoti kārtīgi apstrādāt tos pamatus pirms katra slāņa, jo to tik un tā būtu jādara, ja vienkārši es parasti jau ar Kērferi nomazgāju tos pamatus, lai arī kaut kā tā tos putekļus, tos kaut kādus nestabilus gabaliņus noņemt, jā, bet labi, tagad man nebija tas, bet es vienkārši ļoti ātri un varbūt neplānoti pieņēmu lēmumu, neturpināt to projektu. Un tagad to daļu, ko esmu atracis, jā, es tagad, faktiski iekonservēšu uz tālāku apstrādi. Un es tā skatos, ka, grunts diezgan labi uzsucās. Es turpināšu to apstrādāt. Un kamēr, tiešām tā nebūs redzams, ka vairs neiesacās. Bet, tā. Protams, man plānos bija cits, bet, brīžiem ir pat vērtīgi pārskatīt savus plānus, vadoties no situācijas. Te ir tā divi smagie apstākļi. Pirmais ir budžets, otrais ir laika apstākļi. Tas faktos, kuru nevar pamainīt tik vienkārši. Viņu jāievēro un jārespektē. Un tas viss būs kārtībā. Bet, tagad es apstrādāšu, pielikšu klāt membrānu, varbūt negaidīšu pat. Jēgas nav tur gaidīt, viņi, kad tik un tā iesūc. Jā, un tad sākšu tas, kas man palicis no tas smilts no iepriekšējā gada. Jo daudz bija nopircis smilts mašīnu, 2 mašīnas, lai melorāciju tā iepriekš. Es arī skatos, ka tā melorācija varbūt arī var pagaidīt, jo man ir veca melorācija, kuru es vienkārši atradu un ieliku viņu, tā teikt, tādu, ne kolektoru, bet revīzijas tādu cauruli, lai pēc tam arī varētu viņu izpērīt. Un tas ir tā, kura iet apkārt mājai. Līdz ar to man neveidos tas kopīgais konturs, bet es vismaz zinu, ka priekšā šai mājai varbūt nav tajā līmeņa, kur es parasti taisu, kad es atrauku pat māli iekšā un ieraku iekšā to visu melorācijas sistēmu. Bet te ir viens un kādi 5 metri tur arī iet tāds līnija, melorācijas līnija. Līdz ar to tas mitruma un ūdens daudzums ir bišķi novādāms nost. Kas ir zināma mēra pārliecība tā, ka nav tā māja pilnīgi neaizsargāta. Bet, protams, siltumizolācijas ietvaros pareizi hidroizolēti pamati. Tas ir ļoti būtiski, ļoti svarīgi, jo tiklīdz kaut kādā materiāla, siltumizolācijas materiāla parādās mitrums, un mitrums aizvieto gaiss, un tad attiecīgi siltuma pārvadīšana vai tā temperatūras vai augstuma pārvadīšana viņam vienkārši citā līmeni, jo viena lieta gaiss, necaurlaidība, otra lieta, kad parādās mitrums. Tāpēc ļoti būtiski vienmēr svarīgi pasargāt siltumizolācijas materiālus no mitruma iedarbības. Tas ir tā kā likums. To jādara. Tā, principā šito es domāju, ka var uzskatīt kā etaps esmu pabeidzis, cik tur es varēju ielēju iekšā, cik varēju, gandrīz, ka viņu to vannu nodrošināju visam tiem pamatiem un diezgan slikti sacietam betonam. Jā, tā kā var uzskatīt, ka tā teikt, konservācija, zināma mēra, tādā vecs variants, konservācija variants ir pabeigts. Jā, daudz kas, starp citu, nevar pateikt, ka
ir kaut kāds aizgājis garām, ļoti daudz grunts ir iesūcas iekšā. Tas arī labi, tas ļoti labi. Nu tā, ko tālāk? Tālāk es vienkārši pagriežu šo membrānu no tas puses, kur es gribēju arī izmantot. Un droši vien atnesīšu un tas uzlikšu vēl gabaliņu. Un sākšu vienkārši ar parastu smiltis to mēģināšu aizrakt un atstāt uz vēlākiem laikiem, kad man būs tā iespēja par šito pastrādāt. Nu tā. Nu te man ir palicis tas gabals. No tā es nogriezu. Pat nereiķinot, neskatoties, cik tur būs. Tādu arī riktīgi gabaliņu. Apvienošu viņu abus kopā. Un nav tur tik drausmīgi, ja būs kaut kāds liekas. Lai vairāk būtu nekā mazāk. Ot arī bišķi tā, es nezinu, cik labi var viņu savienot. Aizskāt nevar. Bet durt cauri es arī negribu. Izmantošu šito, lai piestiprinātu. Varbūt šādi. Barbariski, bet vismaz, lai viņi turas. Nu tā. Žēl, protams, jā. Šogad plānos, kā iepriekšējos gados, raiti to darbiņu pabeigt. Bet, tiešām padomāju, ka, tas nav ok, lai tas atvērta bedre stāvētu vēl, nezinu, cik tur. Varēju uz to pusi padot. Nu labi, tagad neiztikšu neko. Dižiem labāk neiztikt. Gribēs kaut ko labāk, bet labāks. Nevienmēr ir labāk. Tā. Nu tā. Tagad vienkārši jānoņem nost tas barjeras, kuras ļoti baidies, ka kāds iekritīs tajā bedē. Un jāpamēģina iebērt iekšā smilts, cik man būs un cik man ir. Nu, lai to bišku situāciju uzlabot. Jā. Kamēr es te strādāju, tāda burvīga varavīksne parādījusies uz debes. Nu, nē, protams, es tā neredzētu, bet, ļoti baigi smuka. From cosmic rays and broken light, we found our way into the night. Ashes of the planets, specks of flame, flow on the bed and just the same. A billion years of silent flight. Now I see you and you see light. Es varu teikt, ka minimālis, kas bija nepieciešams, ir izdarīts. Protams, tas nav tās. Vispirms sāksim ar to, ka man vairs nav smilts. Pirkt jaunu mašīnu, smilts mašīnas. Neplanoju tagad. Jā. Galvenais, ka iekrist bedrē tagad nevar. Ļoti gribās. Iekrist ir kur vieta. Bet pagaidām viss. Ko? Plani mainās. Tāpēc būvēt pašam ir brīžiem labāk. Jo